Kas, tavuprāt, ir klases smieklīgākais notikums, kas noticis šo 6 gadu laikā? Nu, man smieklīgākais, ko es atceros no 1. klases, ir otošovs, ko izveidoja tā kā mūsu pirmā skolotāja Vilda Opmane, lai varētu nokaunināt Oto par to, ka viņš atkal ir sadarījis kaut kādas nedārmes. Tātad, kas tev visvairāk patīk mūsu klasē? Mums ļoti daudzās pirmās vietas visādās jomās. Piemēram? Erudītā, visvairāk, protams, jau sporta dienās mums ir visvairāk pirmās vietas. Katram jau ir sliktās dienas, bet par tām mēs pašlaik nerunājam. Kādi ir tavi mīļākie skolotāji, teiksim, protams, neskaitot klases audzinātāji, tā priekšmetu skolotāja? Man mīļākā priekšmetu skolotāja ir Ingūna Osmane, un viņa mums mācā mūziku. Man viņa ļoti patīk, tāpēc, ka man vienmēr ir mūzikā 10. Tad kas ir tavs mīļākais mācību priekšmets? Būs jautājums informātika. Kāpēc ir informātika? Tāpēc, ka tur var darboties ar datoriem, un tas ir tas, kas man dzīvē interesē diezgan daudz. Tātad, ar ko nodarbojies ārpus skolas? Viegla atletika un datorspēle. Labi. Un kas tev visspilgtāk palicis atmiņā no šīs skolas un klases? Daži tādi nedarbi un ekskursijas. Piemēram, nedarbs vietas. Tagad es tā negribētu teikt, bet tas, kas notiek vakardien vai aizvakar. Un kas tas būs? Tas, ko Jēkabs izdarīja. Es domāju, tas ir tā kā tavs nedarbs. Un kāds, teiksim, tavs visspilgtākais nedarbs, ko tu esi darījis vispār? Tas, kad es pagarodu Annu, tad, kad skolotāji vēra vaļā durvis, un es viņu uzgrūdu skolotājai virsū. Un ko skolotāji veic? Skolotāji man ieraksta piezīmi, bez iemesla sitā Anni. Labi. Paldies.